Tava cena nav par dārgu. Tu vienkārši esi pārāk slinks, lai parādītu klientam, kāpēc tava produkta cena ir saprātīga. Klients internetu veikalā atver produktu un ierauga, ka tas maksā 49 eiro. Un viņa galvā uzreiz sākas cīņa. Tas ir daudz vai tas ir maz? Tu domā, ka viņš vērtē cenu, bet patiesībā viņš meklē kontekstu. Pašreizējā situācija tavā internetu veikalā cena ir viena pati. Vēlamā situācija klients redz, ko salīdzināt un saprot, kurš variants ir izdevīgākais. Un tas nav tikai mārketinga triks. Pētījumos par dekoju efektu ir redzams, ka trešais salīdzināmais variants var mainīt cilvēka izvēli. 2025. gada Nature pētījumā šis efekts tika pētīts reālos pirkumos, izmantojot 3,6 miljonus vīna darījumu. Problēma ir tas, ka tu klientu atstāja bez atskaites punkta. Risinājums parādi 3 variantus. Lētāko, vidējo un prēmiju. Iezīmē populārāko, parādi cenu par vienību, parādi ietaupījumu, ja cilvēks pērk komplektā. Tad klients nesalīdzinās tevi ar konkurentu. Viņš salīdzinās tavus piedāvājumus savā starpā. Gribi, lai arī tava reklāma nevis tikai atved klikšķus, bet arī palīdz pārdot? Tad dodies uz e-commerce krājumu mājaslapu e-komercija.lv un piesakies bezmaksas konsultācijai.